Sveiki! Mani sauc Kārlis Birmanis. Šodien es esmu ciemos pie Džeinas Lūkinas. Un mēs šodien kopā pastrādāsim ar TRX piekaras sistēmu. Šis ir inventārs, kur mēs regulāri izmantojam savās nodarbībās Andrejas salā studijā Core Fitness. Līdz to šodienas programmā jums būs 5 vingrinājumi. Džeina no šiem 5 vingrinājumiem jums rādīs bāzes, jeb sākuma pamat kustības. Es priekš tiem, kas jūtas visstiprākie, nedaudz advancētākus vingrinājumus. Sāksim ar to, ka jums katram priekšā vajadzētu būt vienai TRX piekaras sistēmai, ieregulējam garumu uz vidēju, līdz ar to šeit bieži vien ir 2 cilpiņas, strīpiņas, un ar cilpām pieliekam tos līdz vidējam garumam. Pirms sākam nodarbības atceramies, ka vienmēr ļoti būtiski ir iesildīties, lai jūsu ķermenis būtu sagatavojies slodzei, jums nebūtu stīvums locītavās. Nostājamies vispirms stabili, kājas plecs platumā, muguru turam taisnu, visu laiku ķermenis ir ieslēgts kontrolēts. No šīs pozīcijas rokturas turam priekšā un ar skatienu pavadot roku varam to uz augšpusi. Nākam lejā un uz otru pusi augšā. Katreiz augstākajā punktā veicam izelpu, nākot lejā varam ievilkt elpu. Sajūties šai pozīcijā, kā jums viegli iestiepjās ķermeņa augšdaļas priekšēji muskuļi, ievingrinās plecs, iestiepjās krūšu muskuļi. Nākošo šo pašu turpinot kustību no zemākās pozīcijas celsimies uz augšu, ar abām divām rokām pastiepamies kopā, nostājoties augšpusē uz pirkstgaliem. Nākam lejā, izelpu uz augšu, lejā un izelpu uz augšu. Šādi te lēnām sajūtiet, kā jūs kļūstat nedaudz vingrāki, lokanāki. Vēl 4 reizes kopā. Vēl 2. Un atbrīvojamies, nostājamies brīvi, pasoļot sānis, papīšu ceļam klāt pie gurniem, izapļojot plecus, pametam ceļus atpakaļ, pakšaties. Jums noteikti lēnām jau varētu palikt nedaudz siltāk. Uz nākošo iesildīšanās vingrinājumu nostāsimies šādi te ar skatu prom no piekaras punkta, kājas kā vienmēr plecs platumā, augums stingrs. Ar labo kāju spērsim soli uz priekšu, kreiso roku ceļam uz augšu, labā roka nāk uz sāniem. Šādi te nofiksējam sevi izklipienu pozīcijā. Un ar atspērienu nākamā apkārt. Tas pats uz otru pusi priekšā un uz augšu. Uz priekšu un atpakaļ. Šādi te pasoļojam. Viegli iekustinam kājas. Sajūtam, kā jums nedaudz iestiepjās arī vēl rokas, pleci. Gātāji der par to, lai visu laiku, veicot kustības ar TRX, jums cilps un lentes visu laiku būtu nospriegotas. Šādi te kopā vēl 4 soļi. Un atbrīvojamies. Palaižam varēja rokturas, vēlreiz pasoļam sāni, paņem papēžas klāt pie dibena. Pametam ceļus atpakaļ, izvēsiet rokas uz priekšu sāniem, atbrīvojieties. Pavērsīsim rokas uz augšu, uz leju. Sajūtiet, ka esat kļuvuši jau nedaudz brīvāki. Un sagatavojamies, tūlīt sekos. Pirmais no vingrinājumiem. Vingrinājumus izpildīsiet. Optimāls izpildes skaits būtu 12 reizes, ja jūties spēcīgi. Varat mēģināt pildīt arī līdz 20 reizēm, arī uz tiem pašiem vingrinājumiem, kurus mēs pildīsim asimetriski, jeb uz vienas kājas. Līdz to pirmais vingrinājums. Ņemam abas 2 cilpas, ieliekam vienu kāju šādi te abās 2 cilpās, skats prom no piekaras punkta. Sākuma pozīcija no šī vingrinājuma. Bilsim svaru uz aizmuguri, sadalot svaru starp abām 2 kājām, līdz to augums jums ir taisns un stabilitāte jums šeit aizmugurē. Līdz to svars balstās ne tikai uz priekšējās, bet arī uz aizmugurēju kāju no šīs pozīcijas. Vienkāršākais no variantiem ceļamies augšā, ceļu pavākam uz priekšu, josts visu laiku nospriegots. Nākam lejā, arī zelpu uz augšu, lejā un uz augšu. Šādas te 12 reizes vienā, 12 reizes otrā pusē. Tie, kas jūtas spēcīgi un šī kustība jums šķiet pietiekami vienkārši, pamēģinam augstākajā punktā ar lecienu un mīkst piezmēties uz augšu un lejā. Visu laiku saglabājam kustības plūstošas, līdz to jums ir nepārtraukta kustība ar elastīgu piezmēšanos. 12 vienā pusē, pēc tam 12 otrā pusē. Ok, kad 12 kustības ir, izņemam kājas laukā no cilpām, pasoļam sānis mazliet atbrīvojieties, un tieši tas pats sekos uz otru pusi. Liekam otru kāju abās 2 cilpās. Un, kad esam gatavi, ķeramies pie lietas, sākam. Vienkāršākais variants piespins lejā, cels uz augšu. Ja esam gatavi, ar lecienu augstākajā punktā piezmējamies un uz augšu. 4, 5, 6, izelpa augšā un vēl 3. Un, kad esam pabeiguši, kājas izņemam laukā no cilpām,
Pasoļot sāniski, atbrīvojoties, pametam ceļus atpakaļ. Sajūtiet, ka es viegli varu atvilkt telpu, līdz to kājās mums nevajadzētu rasties lielam saspringumam. Ja gadījumā šis vingrinājums jums ir radījis ļoti lielu saspringumu, augštilbos iztaisnojiet kājas, guras padodam uz aizmuguri, atbrīvojiet augštilbus, šādi te satveriet un rokām vienkārši pašūpojiet. Tas jums palīdzēs atbrīvot, ja gadījumā augštilbi jums ir bijuši piedzīti. Nākošais vingrinājums. Nostājamies ar sānu pret piekaras punktu. Ieliekam vienu kāju abās divās cilpās, lai šī te kāja jums būtu apakšā tieši zem piekaras punkta. Balss uz vienas atbalsta kājas, lai jūs esat stabili. No šīs pozīcijas veiksim pietupienu lejā. Rokas turiet priekšā atsvaram, jums jājūt, kad svars mums balstās izteikti. Uz pēdas vidus, iespējams pat vairāk uz papēdi. Nekrītam uz priekšpus, tādā veidā mums būs ļoti nestabili, mums būs grūti veikt vingrinājumu. Arī šo vingrinājumu 12 reizes vienā pusē, 12 reizes otrā pusē. Tie, kas jūtās pietiekami spēcīgi un advancēti, varam paņemt hanteli, pieliksim klāt nedaudz siltumiņam. Tajā pašā pusē, kur jums ir kāja cilpās, no zemākās pozīcijas ceļoties augšā, izvēlēsim asu rāvienu ar plecu, jeb hanteles snatch, pieceļot to augstākajā pozīcijā nofiksējam. Turam stingri vēderi preci, lai augums būtu stabils. Lēžamies lejā un uz augšu. Kad ir pabeigts, tas pats skaits uz otru pusi. Iekārtojamies ērti, samainīsimies vietām. Un tāpēc darbojamies arī uz otru pusi, kas jūtas kā pirmās reizes izpildītāji šai vingrinājumā. Pildam Džeinas piedāvāto variantu, turot visu laiku stabili muguri, kas jūtās spēcīgi, iekšējā rokā turam hanteli un no zemākās pozīcijas asu rāviens uz augšu, lejā un uz augšu, no lejas uz augšu. Mēģinam izpildīt vismaz 12 reizes. Un 12. reize. Pēc tam, kad atbrīvojaties, pasoļojat sāniski, pametam ceļus atpakaļ, atbrīvojaties. Pauzes jūs varat izmantot liederīgi, droši padzerieties ūdeni, cenšties ar laiku būt kustībā, mēģināt izvairīties no apsēšanās vai kaut kādas citas maskustības, lai jums visu laiku cirkulē asinis, tas jums uzlabos pašsajūtu, kamēr jūs atpūšaties starp vingrinājumiem. Uz nākošo vingrinājumu būs skats prom no piekaras punktu, rokturas astājiet vai pašā vidējā garumā. Spērsim soli apakaļ, kājas turiet kopā, lai jums būtu nedaudz nestabilāk. Balsta pozīcija, līdz to es uzskatu, ka dzīve tajā veidā kļūst mazliet interesantāka. No šīs pozīcijas vingrinājums TRX chest press, jeb laižam elkoņus šeit uz sāniem, ielaižamies apmēram līdz tādam dziļumam, jums elkoņi ir plats līnijā. Ar izelpu ceļamies augšā, nākam uz leju un ceļamies augšā. Šādas te mēģiniet 12 līdz 20 reizes. Ja gadījumā jums šķiet, ka sākuma kustība ir pietiekami vienkārši, paņemiet atkāpties soli uz aizmuguri, jūs jutīsiet, ka jums dzīve paliek, kā jūs teicu, interesantāk. Līdz to, jo zemāk jūs stāviet, jo grūtāk jums būs. Ja vēlaties izaicināt savu spēku un pamēģināt, cik stingri jūsu vēdera prese un korsets muskuļi, beidzot chest press, vienlaicīgi celsim augšā, tuvināsim celi klāt pie rokas šai pusē. Izelpa apakaļ augšā, tas pats uz otru pusi nākam lejā un uz augšu. Mēģinam augumu visu laiku noturēt stingri un stabili. Šāds te izpildam, kā iepriekš minēts, 12 līdz 20 reizes, kad esam pabeiguši. Pieceļamies augšā, iztaisnosiet rokas virs galvas un viegli nolieksimies uz vienu, uz otru pusi. Paliekam rokas aiz muguras un viegli izgriežam apakaļ plecus, lai mazinātu saspringumu. Kad esam atbrīvojušies un nejūtam vairs nekādu lieku spriedzi savā organismā un ķermenī un esam gatavi ķerties pie nākošā vingrinājuma, palaižam rokturas mazliet zemāk, tā lai jums tie būtu apmēram līdz apakštilba vidum. Šādi te. Otrs noderīgs praktiskais padoms ir tiem, ja gadījumā jūs zināt, jums ir maza izmēra pēdiņas vai šaura apavi, salociet cilpas vairākos kārtās šādi te. Līdz to, kad mēs pildīsim nākošos divus vingrinājumus, kas principā būs planku variācijas, balstoties uz skatu uz leju, jūs novērsīsiet risku, ka jums kājas slīdēs cauri cilpām. Līdz to jums būs daudz vienkāršāk vingrošana. Tātad nometamies uz ceļiem, ieliekam vienu un otru kāju, katru savā cilpā, nobalstamies uz taisnām rokām. Džēni jums rādīs pamata kustību, kas saucās TRX crunch. Līdz to sākuma izējas pozīcija mums ir šāda te. Balstamies uz taisnām rokām, ka jums rokas tieši zem pleciem, kājas taisnas, augums taisnas, stingri sēžas muskuļi un vēdera presa leja stabilitāte. TRX crunch, jeb
velkam ceļu zem sevis un ar izelpu iztaisnojam. Ceļu zem sevis, ar izelpu iztaisnojam. Mēģinam 12 līdz 20 reizes. Tie, kas jūtās spēcīgi, pieliekam variāciju, velkot ceļus šeit ārpusē pie alkoņa un iztaisnojam kontrolēt apakaļ. Pie alkoņa un apakaļ. Pie alkoņa un apakaļ. Līdz to mēģinam vismaz 12 reizes. Galvenais – izpildiet kvalitatīvi. Ja varam ilgāk, ļoti labi izaiciniet sevi. Kad esam pabeiguši, liksim celi klāt pie zemes, mazliet atpūšties, lai atbrīvotu muguru un vēdera muskuļus. Varam šādi te pastiepties nedaudz uz priekšu, vienkārši atbrīvoties, atlaisties. Kad esiet atvilkuši elpu, jums šodienas 5. vingrinājums. Sākam izejas pozīciju tieši tāpatās, kā bija uz tērijas kranču. Balstīsimies uz taisnām rokām, augums būs taisns un no šīs pozīcijas vingrinājums tēriks spaiks, jeb turot kājas visu laiku taisnas, tikai gurnas. Ceļam uz augšu, nofiksējam un kontrolēt laižamies lejā. Ceļamies uz augšu un lēnām laižamies lejā. Augstākajā punktā varam veikt ieelpu un lēnām laižamies lejā. Tie, kas jūtās spēcīgi un šī kustība jūs vēl neizaicina, pamēģinam līdzīgi kā iepriekš bija variācija tēris krančā ar ceļiem klāt pie alkoņiem. No šīs pozīcijas mēģinam taisnas kājas, vilkt uz sāni, kontrolēt nolaist lejā. Tāpatās uz otru pusi. Mēģinam arī šo te vingrinājumu vismaz 12 reizes. Jūtamies spēcīgi, mēģinam aiziet līdz 20 reizēm. Šādi te. Atceramies, kad vingrojot it sevi šajā pozīcijā balstoties uz rokām, kad jums kājas ir tēriksā, būtiski vienmēr saglabāt to, lai jums augums ir stabils un taisns. Tāpatās, kā mēs šobrīd stāvam kājās, jums augums ir taisns līdz to. Tāds ir arī mērķis, turoties plankā, jeb kādā veidā balstā guļus, uz taisnām rokām, jums augums vienmēr paliek taisns. Mēs ceram, ka jums šodienas piedāvātie vingrinājumi likās pietiekami interesanti un izaicinoši. Ja jūs esat pietiekami spēcīgi, mēģiniet šādus 5 vingrinājumus atkārtot vēl 2 līdz 3 reizes šādi te, kopā izejot 4 piegājienus visiem 5 vingrinājumiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos nākošajā reizē!